Grāmata Derek Hašem, autors Mašē Haim Lucāto. Un iepriekšējā reizē mēs redzējām, kad ir kādi apstākļi ir tad, kad visaugstā vaigs aizsegts, un kādi apstākļi ir tad, kad visaugstā vaigs atsegts. Tātad, un šoreiz mēs apskatīsim tādu lietu kā garīgā pasaule. Kas ir garīgā pasaule? Pasaulē ir daļas, ir materiālā daļa un ir garīgā daļa. Un visi radījumi ietilpst šajās daļās. Visaugstais ir visaugstāk, augstākajās pasaulēs. Bet cilvēks ir zemāk, zemākajās pasaulēs. Un sakari ir no visaugstā puses, no augšas uz leju, starp visaugsto un cilvēku, un no cilvēku puses, no lejas uz augšu. Te jāsaka, ka visaugstais jau visur ir. Nav nekā cita, ir tikai visaugstais, gan augstākās, gan zemākās pasaulēs, bet tāpēc jāzina, kā uzbūvēt garīgā un materiālā pasauli. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu pētīt, kā viss darbojas. Un tad varēs arī pietuvoties visaugstajam. Un mūsu realitāte ir materiāla, bet mēs neredzam garīgo pasauli. Mums ir 5 maņa orgāni, ar ko mēs redzam, uztveram tikai materiālo pasauli, bet garīgo pasauli var uztvert tikai ar saprātu. Un jūtam arī, ka eksistē garīgā pasaule paralēli materiālai. Zināšanas par šīm pasaulēm saņēma no visaugstā Sinajā caur Mošē. Un tāpēc materiāla pasaule ir tā, ko sajūtam ar 5 maņa orgāniem, bet ko nejūtam, tā ir garīgā pasaule. Materiālā pasaule, tas, ko mēs redzam, debesis, piemēram, augšplānā, ir zeme, ūdens, zemākā tos var izpētīt gan zinātniski, gan dažādos veidos. Bet garīgā pasaule tā nav miesīga, nejūt ar maņu orgāniem. Pieņemam, ka ir šī garīgā pasaule. Un informāciju par to dod gan Tora, gan pravieši. Un visaugstais ir devis cilvēkam saprātu, lai cilvēks varētu saprast, kas ir garīgā pasaule un viņu pieņemt. Un te iet runa par dažādām garīgās pasaules radījumiem, kas ir garīgajās pasaulēs. Ir dvēseles un ir transcendentāli radījumi. Dvēseles svešvārdā nešamot un transcendentāli radījumi nefdalim. Un tālāk iet paskaidrojums, ko tas viss nozīmē. Dvēseles ir tas, kas ieiet miesā, lai izpildītu uzdevumu. Viss no sākuma tika dota viena pirmā dvēsele pirmajam cilvēkam. Pirmā cilvēka dvēsele, no kuras, kas satur visas pasaules dvēseles, visu cilvēku dvēseles, kas radītas 5784 gadus atpakaļ. Bet pēc pārkāpuma pirmā dvēsele sasitās miljārdu šķembās. Kādi sakot, šīs dvēseles sadalījās miljārdu dvēselēs, un tās ieiet miesā tagad, lai varētu izpildīt šajā pasaulē uzdevumu. Tas ir cilvēku miesā. Un dvēseles atrodas garīgajā pasaulē 5. pakāpē, tādā kā nodalījumā. Un dvēseles ir dažādas no šī pirmā cilvēka. Ir atkarībā no tā, kur dvēsele atradās pirmajam cilvēkam, piemēram, no galvas, ķermeņa, kājām, rokām. Tāpēc arī katrai dvēselē sava vieta šai pasaulē. Un dvēsele ieiet ķermenī un ir ierobežota. Un viņai jātīra miesa un jāsavienojas ar miesu. Dvēsele ir ierobežota miesā un var tikai ar ārējo pasauli sazināties ar šiem 5 maņu orgāniem.
un izpildīt to uzdevumu, ko visaugstais nolicis katrai dvēselē šajā pasaulē. Otra lieta ir tādi radījumi kā nefdalim. Nefdalim, transcendentāli radījumi, tie neieiet miesā, un tie savukārt iedalās divās daļās. Spēki, kohot, kas saucās arī sfirot, 10 sfīras, visaugstā ierobežotā griba. Un otrais ir no šiem nefdalim, otrā grupa ir tā saucamie malahim, sūtņi, jeb kā iztulkots kristiešu bībelēs un rakstos eņģeļi, tā saucamie. Nu, mēs te pielietosim vārdu malahim labāk. Tātad šie nefdalim un spēki, šie 10 sfirot, ir visaugstā ierobežotā griba. Nu, visaugstā griba nāk no Ensof, tā saucamā, neierobežotās gaismas, kas nozīmē arī neierobežotas radīšanas iespējas. Bet visaugstais ierobežoja sevi. Nu, šajās 10 sfirot, 10 spēkos, 10 vektoros, kas ir šajā pasaulē, nāk uz leju no visaugstākā caur garīgo uz materiālo pasauli. Nu, te es atkal gribētu pastāstīt par šo mākslinieku, ja, kas, piemēram, gleznotājs, kurš vēl neko nav, nevienu mākslas darbu, kā saka, uzgleznojis, bet viņam ir dažādas idejas, ko gleznot, vai kādu dabas skatu, vai jūru, vai, teiksim, mežu, vai kaut ko citu. Un tad, kad viņš sāk gleznot, un tad, kad darba procesā un darbs iet uz beigām, un beigās tiek pabeigts, tad tas nozīmē, ka šis mākslinieks sevi ielicis visu savas idejas, savas spējas šajā gleznā, un viņš sevi ierobežoja šajā gleznā, tā varētu teikt. Tāpat arī visaugstais, caur šiem 10 spēkiem, caur šiem 10 sfirot, sevi ierobežoja šajā pasaulē. Un šie spēki nāk kaskāda veidā uz leju caur garīgajām pasaulēm no visaugstā un uz mūsu pasauli, uz materiālo pasauli. Beigās viss materializējies. Tālāk runājot par malahim, šiem sūtņiem, tās ir garīgās substances. Un tās nevar zīmēt. Te tāda lieta, kad dažādās reliģijās ir izdomāts tādi radījumi ar spārniem, un kas tur visāda veida, bet nu tā tas nav. Te mums Tora stāsta, ka tā tas nav. Jo malahi garīga substance, un dažādi veidi viņi ir. Ja mūsu pasaule ir zemākā pasaule. Ir daudz pasauli, ir augstāks par mūsu, bet mūsu ir pati zemākā. Un šie malahim, tie nāk no garīgām pasaulēm. Nes visas radījumus, visas minerālus, tā saucamos augus, dzīvnieks, cilvēku, visu šo radību no garīgajām pasaulēm, kaskāda veidā uz mūsu pasauli, no visaugstā. Un beigās nāk materializēties. Tātad mūsu pasauli ir garīgās pasaules projekcija, kas saucas Olama Sijā, zemākā daļa šajā mūsu, tā ir mūsu pasaule. Pati zemākā. Nu, virs tās ir Olama Brijā, Olama Jecirā, Olama Acelot, un virs tās vēl atrodas arī Adam Kadmon, un tad ir Ein-Sof, paša visaugstā gaisma, kas nāk no paša visaugstā un nāk pakāpeniski kaskāda veidā caur šīm pasaulēm uz mūsu garīgo, uz mūsu garīgo materiālo pasauli, uz Olama Sijā, paša zemāko daļu. Katrā pasaulē ir savi malahim, sūtņi, un katra savā pasaulē. Un visaugstais dod enerģiju caur šiem malahim katrā pasaulē, kur pamazām tā pārvēršas materialitātē un nonāk līdz mūsu pasaulē, kur mēs jau redzam, taustam
Gan savu ķermeni redzam, gan arī redzam kokus, krūmus, zemi, ūdeņus, debesis. Tās viss ir garīgās pasaules projekcija, kas sastāv no atomiem un molekulām. Mēs dzīvojam būtībā starp tukšumu un tukšumu, jo viss, kas te ir, sastāv no atomiem un molekulām. Nu, te tā zinātnieki ir aprēķinājuši, ka, ja mēs palielinātu atomu kodolu futbola bumbas lielumā, tad pirmais elektrons, kas riņķo ap kodolu, atrastos 23 km attālumā no šī kodola. Tātad tas nozīmē, ka ļoti daudz tukšuma ir mūsu materiālā pasaulē. Mēs tikai ar saviem 5 maņu orgāniem uztveram šo apkārtējo pasauli. Tātad mēs dzīvojam starp tukšumu un tukšumu. Un tad nākošā tāda pakāpe, tā saucamos malahim, ir tā, ko cilvēks pats rada, tādus, ko rada cilvēks ar savām darbībām. Ir labie malahim un sliktie malahim, atkarībā no cilvēka darbības, un tie visi pārvietojas uz garīgām pasaulēm. Kad cilvēks rīkojas, tad ir rodās šie malahim, un šie malahim pārvietojas uz garīgām pasaulēm. Tos mēs redzam, ko mēs paši esam radījuši. Pēc nāves to var redzēt. Tos parāda, tie nekur nepazūd. Un tie arī tad ir tie mūsu tiesneši, var teikt. Tajā procedūrā, tajā tiesas procesā, kas būs priekšā, ir jūtu, emociju elementi cilvēkā. Tie arī ir malahim. Tos mēs jūtam. Tas ir, piemēram, naids, mīlestība, piemēram, tā dusmas, piemēram, arī, kā teikt, citas īpašības arī, emocijas. Tas arī nāk no šiem malahim. Olama brijā, tā ir domu pasaule. Visaugstā dāvana. Malahim izpilda katrs malahim izpilda tikai vienu funkciju. Ir tikai tāds malah, tā saucamais satan, kas izpilda 3 funkcijas. Viņš ir kā prokurors, visaugstā prokurors, kas apsūdz cilvēku par dažādiem pārkāpumiem. Tad viņam vēl funkcija cilvēku pavadināt uz dažādiem pārkāpumiem. Un 3. funkcija ir tā saucamais nāves malahim, kad cilvēka dvēseli viņš izņem no ķermeni nāves brīdī. Bet pārējiem malahim ir tikai viena funkcija. Un ir arī pastāvīgi malahim, kas pilda visaugstā gribu regulāri. Ir dažādi līmeņi un pakāpes tiem. Un tiem ir daudz dažādas detaļas, par to mēs te nerunāsim, jo tā ir vesela zinātne ar daudzām grāmatām un ilgām studijām. Un šeit mēs tikai apskatām to, kas ir pats elementārākais. Un arī vēl tādi malahim, kas nes garīgo enerģiju no visaugstā uz cilvēku un otrādi. 2 sugas. No augšas uz leju, kas nāk no visaugstā uz cilvēku un no cilvēku uz visaugsto. Tie arī dod visas pasaules likteni. Un ir arī vēl starp garīgo pasauli un mūsu materiālā pasauli ir vēl citas radības, un mēs tos nejūtam. Tie ir starp materiālo un garīgo pasauli. Viņi nav ierobežoti materiāli, bet atšķirās no malahim. Un viņiem ir arī savi likumi. Un tie saucās svešvārdā šidim. Un iztulkots ir dēmoni. Šie dēmoni, kas starpnieks starp materiālo un garīgo. Šie šidim. Viņiem ir tāpat 3 daļas kā cilvēkam un 3 daļas kā malahim. Viņi pārvietojas neierobežot no vienas pasaules daļas uz otru, un var teikt lidot tā lielā ātrumā. Viņi zina arī nākotni kā malahim. Un kā cilvēki viņi ēd un dzer, vairojas un mirst kā cilvēki. Tātad tādas radības ir starp mūsu materiālo pasauli un garīgo pasauli. Nu, te tādi dažādi gudro
diskusijas ir par to, vai mūsdienās arī šie šidīm tā tik strauji, tik daudz iespaido mūsu pasauli vairs vai neiespaido. Nu, piemēram, Rambam teica, ka mūsu laikā jau vairs, viņi, kā saka, nav tik iespaidoši, gandrīz vairs neeksistē. Bet ir arī komentētāji, kas vēl joprojām apgalvo, ka viss tas eksistē. Un šie šidīm darbojas. Bet lieta ir tāda, ka pasaule kā tāda nolaižās zemāk un zemāk no garīgā uz materiālo līmeni. Un nav arī nenotiek vairs tādi brīnumi, un nav arī vairs tādi pravieši, kas agrāk bija. Piemēram, 3000 gadu atpakaļ. Jo krīt svētums un krīt arī nešķīstības līmenis, jo tāpat šī pasaulē visam jābūt līdzsvarā, tā tas nerakstīts likums ir. Ja krītās svētuma līmenis, krītas arī nešķīstības līmenis. Jo agrāk svētums bija lieli tādi taisnie cilvēki, lieli pravieši bija, bet arī bija tādi burvi un ļaundari ļoti lieli, kas varēja, ar melnā maģijas palīdzību panākt to pašu, ko taisnie gandrīz. Bet tagad no tā palikuši tikai tāds, paliekas tikai. Dažādi ekstrasensi un spiritiski seansi, kas prasa šo grēku. Ļoti liels komentētājs skaits saka, ka tomēr ir daudz krāpnieku mūsdienās, nav vairs tādi īsti burvi un tādi ekstrasensi arī gandrīz vairs nepastāv, bet viss, kā saka, tādi viltvāži, kā komentētāji saka. Un tāds viedoklis ir, ka 1800 gadu atpakaļ jau viss sāk izgaist no šīm lietām. Lieta tāda te var piemetināt, kad pirmā tempļa laikā Izrēlā bija 3 lietas, kuru dēļ tik šis templis iznīcināts. Bija liela elku kalpība, liela netiklība bija un slepkavības bija. Un tad, kad, ebreji tika izsūtīti uz Babiloniju un 70 gadus pabija Babilonijā trimdā, tad bija iespēja atgriezties atpakaļ un sākt celt otro templi, ko viņi arī darīja. Un tad bija pēdējie pravieši bija tajā laikā, jo pravietība sāk izbeigties. Un bija tā lielo gudro sapulce, kurā piedalījās vēl pēdējie pravieši, un viņi nolēma lūgt visaugsto, lai noņem šo jecerarā, šo ļauno iesākumu uz elku kalpību un uz netiklību. No sākuma viņi lūdz un gavēja par elku kalpību. Un visaugstais izpildīja šo prasību, bet tai pašā laikā Satan, prokurors, kas, arī iebild pret šo lietu un teica, ka, tad arī attiecīgi šī otrā puse, šī melnā maģija arī samazināsies, un tā arī notika. Šīs melnās maģijas iespējas arī kritās, ja nebija vairs tādi lieli, tādi magi, kas kādreiz bija. Un arī pravietība beidzās. Tātad, attiecīgi proporcionāli, kā beidzās šī pravietība, tā arī nešķīstība, šī melnā maģija arī izgaisa pamazām. Un mūsdienās ir tāda lieta, ja cilvēkam kādam piedāvā kāds burvis, teiksim, kaut ko tur, kaut kādu darbību veikt, un cilvēks, ja netic, tad uz tādu vispār nekas neiedarbojas šīs lietas. Un arī par šiem šidīm, par šiem dēmoniem, tā saucamajiem, ir teikt, ka tie ir labie un arī ļaunie ir. Un tur vēl iedalās tāda suga, kā mezikim tā saucamie, kas nesa ļaunu pasaulē. Bet tie parasti, kā saka, izdzīti mežos un laukos vientuļās vietās. Piemēram, varētu būt tādos okeānos un Antarktīdā, piemēram, varētu tādi būt. Un mūsdienās tādas vairs nejūt tik daudz, kā te autors saka. Paldies!